Nākamais stāsts būs par juridisko biroju, kas nebaidās no izaicinājumiem. Skatāmies! Juridiskais birojs Inlet Plus no sava izveidošanās brīža 1998. gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijā darbojas vairākas nodaļas – vispārējā juridiskā nodaļa, nekustamā īpašuma nodaļa un audita nodaļa. Neskaitot kompānijas klientu apkalpošanas centrālajā birojā, kompānijas speciālista vada daudzu lielu Latvijas uzņēmumu juridiskās nodaļas, veicot to darbības pastāvīgu juridisko apkalpošanu. Mēs palīdzam cilvēkam pārdot īpašumu, iegādāties, pārvaldīt pēc tam to īpašumu. It īpaši tas ir aktuāli sakara ar to, ka pēdējā laika ir diezgan populāri saņemt uzturēšanas atļauju Latvijā. Un nekustamais īpašums tas ir viens no pamatiem, kā var to uzturēšanas atļauju saņemt. Līdz ar to mēs sniedzam palīdzību gan migrācijas jautājumos, gan iegādājoties to nekustamā īpašumu, gan pārdodot vai nopirkot biznesu, palīdzam atrast to biznesu, pārbaudīt, piesaistīt investīcijas. Kompānijā strādā pieredzējuši un kvalificēti juristi, kas specializējušies konflikāciju atrisināšanā, dažāda veida dokumentu sagatavošanas speciālisti, uzņēmēju sabiedrības izveides un tiesiskā atbalsta speciālisti, speciālisti darījumos ar nekustamo īpašumu, preču zīmēm, finansu un bankas operācijām, kā arī speciālista apdrošināšanas, muitas, autortiesību un nodokļu jomā, zvērināts revidents un auditoru grupa. Kompānijas speciālisti veic zinātnisko un skaidrojošo darbu tiesiskās piemērošanas prakses jautājumos, uzstājoties ar lekcijām radio, televīzijā, mācību iestādēs un Latvijas uzņēmumos, kā arī papildus tam kompānija pati raksta grāmatas saistībā ar jurisprudenci. Izmantojot juridiskā biroja Inlet Plus ilgadējo profesionālo pieredzi juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā, kompānija nodrošina kvalificētu tiesiskās palīdzības sniegšanu mūsu klientu problēmu atrisināšanā. Ar katru klientu juridiskais birojs darbojas atsevišķi un var garantēt profesionālu un godprātīgu pieeju uzdotās problēmas risināšanā. Man patīk redzēt, ka kāda problēma ir atrisināta, cilvēks ir laimīgs vai ir izdevies tiešām atrast izēju uz pirmo acu skatienu bez izējas situācija.